Rubriku piedāvā Alpina krāsas. Šo roku mazgājumu mums atveda Radi no savas vecās lauku mājas. Šādā izskatā es viņu savā dārzā nevēlos redzēt, tādēļ būtu jauki, ja viņi varētu atjaunot. Mēs izlēmām, ka viņš varētu stāvēt šai vietā, šeit pie šķūnīša, un būtu labi, ja viņi varētu pieskaņot šai vietai tā, lai viņš šeit labi iederētos. Šī nu gan ir pērle. Jā. Riktīgi. Es labprāt saglabātu šo te spoguli, ja man viņš liekas ļoti, ļoti jauks. Es gribētu, lai Eriks viņu tehnoloģiski saved kārtībā un nokrāso vienā tonī, un tad es varētu parādīt, kā vienkāršā veidā, saprotamā uztaisīt granīta imitācijas krāsojumu, un pēc tam to visu nolokot, un tas varētu ilgi stāvēt un izstīties smuki. Mūsu lieliskā mēbele ir izjaukta sastāvdaļās. Izrādās, ka darbi ir nedaudz vairāk nekā bijām domājuši, bet viss ir iespējams, un pielietojot atbilstošus instrumentus, es domāju, mēs ļoti labu rezultātu sasniegsim. Šī procesa galamērķis un rezultāts ir panākt, lai virsma iegūtu metālisku spīdumu, minimizējot rūsas skartos iecirkņus. Nepagāja ne pusdiena, un mūsu izlietne ir pilnībā pārvērtusies. Krāsa ir paredzēta metāla pārklāšanai, ja? Saucās Direct auf Rost Hammerschlag. Tātad tas būs tā saucamais āmura efekts. Ja? Mēs iegūsim pievilcīgu virsmu, un virsma arī būs gan mehāniski, gan no pārējām iedarbībām aizsargāta. Krāsas galvenā funkcija ir tīri dekoratīva. Jau maz brīdi pēc krāsas uzklāšanas mēs redzam, kā virsma iegūst tā saucamo āmura efektu. Man šķiet, ka rezultāts ir tuvu lieliskam. Es domāju, pat varētu atstāt viņu tādu, kāda ir. Eriks, tev šoreiz pilnībā piekritīšu, jo viņa tiešām izstāsta jau kā dekoratīvs krāsojums, un, ja godīgi, es neticēju, ka krāsa var, tā kā sola ražotājs, kad viņa izstīsies tā kā ar āmuru padauzīts skārts, es neticēju, kā tā var būt. Bet šoreiz mēs arī veiksim dekoratīvo krāsojumu viņai virsū izlietnē, un es domāju, ka gala rezultāts arī būs tikpat labs. Lai notiek. Šobrīd es esmu paņēmusi 5 stoņus, jo bildē mēs redzam gan melnos, gan brūnīgos stoņus, gan baltos, un uz vietas mēs skatīsimies pēc fakta, pajauksim un pasīsimies, kā tas viss izskatās. Vēl es darba procesā izmantošu dabīgos jūras sūkļus, bet varu izmantot arī, kas ir sintētiskie. Galvenais, lai ir šī dažāda veida faktūra, ar kuru var radīt šos nospiedumus, kāda ir līdzīga akmens faktūrām. Un vēl man ir lazūras bāze, kas pilda tā kā saistvielu visiem toņiem un savā ziņā arī nodrošina aizsarga slānītī krāsu toņiem, un viņi ir daudz noturīgāki pret ūdeni un berzi un visu pārējo. Lazūra ir caurspīdīga, un līdz ar to es viņu varēšu pietonēt ar tiem toņiem, kurus man ir nepieciešams panākt. Sāksim ar tumšāko toni no tiem, kur mēs esam izvēlējušies. Mēs paņemam krāsu, bet, lai viņi nebūtu pa daudz, mēs viņu uz atsevišķas šālītes nedaudz lieko atsitam. Sūklīti mēs varam grozīt, jo katra sūklīša mala atstāja savu nospiedumu, un tas pat būtu daudz labāk, jo, kā jau mēs zinām, dabā nekas nav simetrisks un identisks, un jo viņš ir dažādāki šie pleķīši, saucamie akmentiņi, jo viņš izstīsies arī dabiskāks un skaistāks. Galvenais vajag izvairīties no tādām kustībām, kad lieku nedaudz pašvīkā uz leju, jo tad viņi sanāk tādi tā kā izstiepti. Un tā uzmanīgi ņemot katru krāsu, mums ir jānošvamē visa virsma, kuru mēs vēlamies apstrādāt. Tā kā sūklītis mums ir tīrs un izmazgāts, mēs ņemam nākamo tonīti, kas mums šeit ir gaišāks tonalitātei. Un atkārtojam precīzi to pašu, ko ar pirmo. Tad, kad mums ir uzklāti jau 2 starptonīši, tagad mums ir palikuši akcentam tumšākais un gaišākais tonis. Šobrīd es ņemu melno un ņemu balto un parādīšu, kā panākt mazo akmentiņu efektu bišķiņ savādākā veidā. Melno tonīti mums jāpašķēda ar ūdeni, lai viņš būtu tā kā šķidrs. Tagad mēs ņemam šo otu un mēģinam tā kā šļaksīt virsū. Ja nešļakstās, tā tad krāsa ir atšķēdīta pa maz, vajag bišķiņ vairāk.
Rubriku piedāvā Alpina krāsas.